Čau visiem! Šis ir apskats uz Bluetooth stumbiņu Earthon. Tātad šī stumbiņas cena bija aptuveni 20 €, vairāk par šo tumbiņu, un šīs stumbiņas komplektāciju var apstīties šeit. Tātad par triecienu izturību. Tātad ejiet draugiem ārā, tāds čilo viss, kruti, ja? Izcelies no draugu vidus, tev kruta tumbiņa, staigā, noslīd no rokas pret zemi, bums. Viņa nebūs tā, kā lai pasaka, galīgi beigta. Ar viņu nekas nenotiks, jo šeit ir gumijots malas, kas pasargā no lieliem triecieniem, tu tumbiņi turpinās skanēt. Tātad tumbiņa ir droša, bet nevajag pilēt. Un arī vajag ar viņu rīkoties uzmanīgi. Tātad īsumā par šo tumbiņu. Tātad skanēšanas frekvencija ir no 20 līdz 20 000 hertziem. Tos var izjust, var klausīties pašu klasiskāko mūziku, līdz vispacīgākajai mūzikai. Var kļūt par mājas balīšu karali, pietiekami skaļums. Varat tagad paklausīties, kā viņa skan. Tad dzirdējāt, varbūt mikrofonā skaņa nav tik laba, bet dzīvē skaņa tiešām ir lieliska. Čārkstēšanas pat uz maksimālo nav. Tātad šīs stumbiņas prioritātes, tātad viņa ir trieciena izturīga, mitruma izturīga, visu dabas parādību izturīga. To es nedaudz pārspīlēju. Tātad mitruma izturīga. Tas nenozīmē, ka mēs tagad viņu metīsim ezerā un viņi tur peldēs apakšā un skanēs basīga mūzika, tā nav. Piemēram, klausies mūziku, sāk līt lietus. Tu mierīgi var iet tālāk, nebās kabatā slēgt skaņu ārā. Nekas ar viņu nenotiks. Tikko arī pārbaudījām, noslīdinājām no kalniņa, arī ledus ir mitras. Tumbiņa turpmāk skan, kā arī jau redzat. Tātad tumbiņu ieslēgt ir ļoti vienkārši. Atveram aizsargu vāciņu, pagriežam uz on un dzirdam, kā tumbiņa ieslēdas. Tātad apakšā vēl ir USB izeja un AUX izeja. Tātad kā strādā pogas? Poga Bluetooth. Var uzlikt dziesmai pauzi. Tā uzlieks pauzi, spiežam atpakaļ. Dziesma skan tālāk. Kā strādā mīnus? Dziesmu atliek uz sākumu. Un plus vienkārši pārslēdz dziesmas. Tā. Kā vēl strādā šīs pogas? Lai samazinātu un palielinātu skaļumu, pogas ir jāiespiež. Paliek klusāk. Poga jāuzspiež. Maksimālais skaļums. Tāds kāds mīnus. Pogas slikti spiežās, varēja būt labāk. Tātad par strādāšanas ilgumu strādā uz maksimālā skaļuma 6 stundas stabili. Tātad par uzlādes ilgumu precīzi nevaru pateikt, indikātori nerāda, kad viņš ir pilnībā izlādējies, kad ir pilnībā uzlādējies, bet var secināt, ka apmēram 1,5–2 stundas var paturēt ar lādētāju un viss uzlādēsies. Tātad par mitruma izturīgumu tagad varēs apstīties video. Un neliels kopsavilkums par tumbiņu. Tātad atstrādā uz visiem 100% par savu cenu, liels tumbiņu. Tātad mitruma izturīga ir, trieciena izturīga arī ir, to jūs redzējāt iepriekšējā video. Tātad diezgan ērta lietojama, var pakārt uz rokas. Tātad par Bluetooth darbību. No
mobilās ierīces ar Bluetooth. Līdz stumbiņai var vilkt līdz pat 25 metri. Tātad var secināt, ka labs attālums. Tātad kas vēl? Tātad stumbiņā iekšā ir 2 divvatīgi skaidruņi. Bass ir ļoti labs. Tātad kā skan ar AUX kabeli. Skan tieši tāpat kā ar Bluetooth, izmaiņu nav ne labāk, ne sliktāk. Tātad, un ir arī mīnusi, nekas nav perfekts. Šīs skaņas pogas nespiežas labi, varēja būt labāk. Bet tā tumbiņa ir laba, esmu apmierināts. Tātad, ja vēlies kaut ko līdzīgu šai tumbiņai, izdevīgu, izturīgu, pietiekami labu, šis būs labākais variants. Tagad viņas cenas vārstās no 25 līdz 30 eiro, bet tā ir pieņemama cena par tādu tumbiņu. Tātad paldies visiem, kas skatījās, spiežat laikus, abonējiet mana kanālu, viss interesantais vēl priekšā, kā arī sekojiet mūsu lapai draugos. Atā!